Šodien Sēņu paradīzē mēs runāsim par kaut ko ārkārtīgi svarīgu – dabas audzēšanu un atbildīgu sēņošanu. Pirmkārt, kad tu ej mežā sēņot, atceries, ka sēnes izdala savas sporas, lai varētu izveidot jaunu karaļvalsti, kas nozīmē, ka lūdzu viņas visas nesavāc un atstāja dažas arī mežā. Veci meži ir īsti dārgumi bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā. Šie meži ir mājvieta neskaitāmām sēņu sugām, kas palīdz izdzīvot daudziem dzīvības veidiem. Ja mežā sēņot, atceries, ka tu atrodies dabas oāzē. Lūdzu, esi uzmanīgs. Turies ar cieņu un saudzību. Tagad par sēņošanas ētiku. Kad esi mežā, lūdzu, neplūc un nespādi katru sēni, ko tu redzi. Tas var būt retas, vai aizsargājamas, vai indīgas. Kā arī atceries, ka citi sēņotāji arī vēlas izbaudīt sēnes. Ja sēnes izskatās slikti vai tu tās neatpazīsti, tad atstāj tās mežā, lai tās var izplatīt savas sporas un barot meža ekosistēmu. Un tagad par veselību. Sēņošana ir ne tikai jautra, bet arī ārkārtīgi laba tavai veselībai. Pastaigi mežā tev var uzlabot garstāvokli, samazināt stresu, kā arī tas ir ļoti labs treniņš. Kā arī, kad tu staigā, tu vari iepazīt vides daudzveidību un tās skaistumu. Lūdzu, atceries, ir jābūt atbildīgam un saudzīgam mežā. Sēņošana nav tikai sēņu meklēšana, tā ir arī dabas brīnumu cienīšana. Es esmu uzmanīgs, tāpēc, ka es negribētu, lai tāpēc kādu indīgu sēni, tāpēc, ka tev vajadzēja paņemt to smuko mušvīri, tāpēc, ka vajadzēja ielikt Instagramā. Nē, lūdzu, es uzmanīgs un cieni dabu. Meži ir skaisti. Un sēnes arī. Ne tik skaisti kā es, bet tomēr. Tiekamies nākamreiz.